Mārtiņš ir pēdējais, tāpēc, ka viņš nav huligāns. Viņš ir tikai pozitīvs. Mārtiņš ir foršs džeks. Un pat skatītājiem sāk apnikt jau to, ka, un arī žūrijai, kad viņš vienkārši ir foršs džeks. Mēs gribam kaut ko vairāk no Mārtiņa. Mēs gribam, lai viņš sāk dziedāt, lai viņš sāk mūs vismaz kaut vai tāpat pārsteigt, kā viņš pārsteidz ar 2 saviem numuriem. Tāpēc, ka man liekas, ka mēs īsti, respektīvi cilvēki, netic tam, ka varbūt tik ir viss ar lielajiem burtiem labs cilvēks. Viņa priekšnesums bija viss bezpersoniskākais. Viņš principā nebija neko izdomājis, nebija nekādas choreogrāfijas, nebija scenārija dziesmai, ko es darīšu dziesmas. Mārtiņam likās, ka viņš iznāks un nodziedās, un arī ar vokālu bija problēmas. Tāpēc, ka viņš ir vokāli pagaidām visvājākais posms, un tad tā arī tas ir ļoti likumsakarīgi.